kāpēc es sāku izmantot maksīkontu? Nē. Maksīkontu. Es uzdošu jautājumu vienkārši. Kāpēc jūs sākāt izmantot maksīkontu? Jā. Paldies par jūsu jautājumu. Maksīkontu es sāku izmantot tāpēc, kad es redzēju to reklāmiņu pa TV, kad tiešām Māģa Salta ļoti pārliecinoši un kodolīgi teica, lūdzu, glabājiet naudu maksīkontā, jo jūs izdarot noteiktas lietas, ko viņš pieprasa, jūs ietaupīsiet tādējādi to naudiņu, uzkrājat maksīkontā un jūs dabūsiet 7% gadā. Paldies! Kā ir izmainījusies jūsu dzīve pēc šī maksīkonta lietošanas? Manā dzīvē ir gan patīkamākas lietas, gan arī ir mainījusies tā dzīves kvalitāte. Piemēram, sieva prasa, kāpēc es smirdu, ja? Es atbildu ļoti vienkārši, mēs ietaupām. Un ietaupot visiem cilvēkiem, mēs padarīsim otru labāku. Vai ne tā? Kādi ir labumi, kas ir nākuši no šī konta puses un atsaucība? No redzēt labumi nav no šīs puses, ir tikai negatīvais. Kā mēs zinām, Latvijā ir tikai negatīvais. Vai tas palīdz jums pārvērt šo krīzes situāciju, kas ir Latvijā? Jā, man tas palīdz pārvērt krīzes situāciju, kas ir Latvijā. Vai krīzes situācija jūs ietekmē? Nē. Kādi piemēri no jūsu draugiem, kā viņi atspoguļo tavu rīcību? Draugi man pazūd, diemžēl, un... Draugs man ir maksīkonts, un vēl es sācu pašu runāt, tikai man draugs ir pārsvarā. Draugi redzēt man pazūd, bet man ir viens tuvs un ļoti dziļš draugs, tas ir tas mans maksīkonts, jo maksīkontā es ienāku, es izveju, bet principā vairāk es ienāku. Paldies! Kāda ir jūsu kopējā atsauksme, ko jūs ieteiktu latviešiem? Strādāt, ticēt, nepagurt. Kaut kas pilnīgi debils. Nu, pasaka kaut ko debils teiciens. Jā. Pagaid, viņš kameru nomainīšu. Tāds rožu vīriņš, bļa. Davai saka teiciens. Mana tauta ir mans gods. Mans gods ir viņas gods. Mans konts ir mans gods. Es varu nolasīt kādu ārekštoties nolasīšu. Pagaid, nē, davai vēlreiz jautājumu, un tad es varētu arī stāstīt, kas ir šajā citējumā, ko esmu kādu grāmatu uzrakstījis, bet arī, diemžēl, bez tīņas ar zīmuli, jo tā es ietaupīju. Jā, tā uzdod jautājumu. Kādā uzdod? Kādu kopsumā atspoguļo šo dzīvi, kas tev tagad ir uzsākusi, jo tas ir ļoti labi, ka tu esi uzsācis šādu pārvērtību, bet kā tu kopsumā uz to skaties? Es? Jā. Es vienmēr skatos uz dzīvi negatīvi, ja? Principā tas mīnus koeficients, kas nāk, tas ir tikai dzejā. Un tāpēc es domāju, ka es jums varētu nostāstīt kādu labu dzeju, bet nesmējies kropu. Vēlreiz. Tāds ir mīnus koeficients. Tāpēc es skatos uz tādu mīnus koeficientu, kas sastāv dzejā. Dzejas sastāvdaļa ir tas mīnus koeficients, jo, dzeja balva. Kā? Dari visu laiku tā. Ēdījus labas mēģinās nerēja. Zivīgs smird. Nu tā ir. Es šitā darīšu. Principā tas mīnus koeficients, kas nāk, tas ir tikai dzejā. Tāpēc es jums skaitītāju, esmu sagatavojis tādu spilgtu un tādu krāšņu dzejoli, kurā ir tas mīnus koeficients. Paldies! Katram gadam laimes brīdis savs. Mīnus. Redzēt, šeit parādās tas mīnus. Kā katram rītam sava gaišā mala, bet katram gadam ir savs svētvakars, komats. Savs slieksnes balts, aiz kura atstāt vēdu kols, pie loga putenis tik tīru vieli kar, un eglis apsnigušās pilnas baltu vēdu. Jurciņš iekavās. Paldies, paldies. Paldies, ka bijāt ar mani. Pagadāju nolas vēlreiz. Tikai komats. Punkts, bet izdomā vietās vairākās, lai tu izsās ar lielo burtu sāk. Atstāru pie un, tā rīktīgi debīla lasi.
Ik katram gadam laimes brīdis savs, atstarpe mīnus. Sākšu ar lielo burtu. Kā katram rītam sava gaišā mala, punkts. Sākšu ar lielo burtu, bet katram gadam ir savs svētvakars, komats. Savs slīksnis balts, komats, aiz kura atstāt bēdu, kols. Pie loga putenis tik tīru dvieli kar, komats, un eglis apsnigušās pilnas baltu vēdu, punkts. Iekavas vaļā, P. Jurciņš, iekavas ciet. Paldies! Kaut ko vēl spēl pateikt?